Nosaukums Terra ļoti tieši norāda materiālu, ar kuru strādāju. Tāda bija arī mana doma, jo man vienmēr šķiet, ka, lai arī kādu nosaukumu pieliktu, ir ļoti daudz asociācijas. Un arī šeit no tā neizbēgt, bet viņš ir ļoti vienkāršs, viņš ir skanīgs un viņš apzīmē materiālu, ar kuru strādāju. Manos darbos tiešām ir just daudz ietekmi. Tur ir gan jūgendisku kaut ko var saskatīt, gan kaut ko barokālu vai arī no Ēģiptes pat ļoti tieši. Bet jāsaka, ka mani darbi, viņi nav kā apzināts kopijas. Tas ir kā impulss vienkārši, kā interpretācija, improvizācija, tā varētu teikt. Jo ļoti bagāta vēsture ir. Jā, un es veidojot kompozīcijas, es domām un idejām ļauju brīvi plūst. Kad ir tikai daļai kontrole par to notiekošo, kas notiek, bet es domāju, tie ir radošajos procesos, man liekas, ka visi to izjūt, ka tā kontrole nav pilnīga. Saka, ka porcelāns ir ļoti kaprīsa materiāls, bet to var teikt par jebkuru materiālu. Viņš tomēr ir jāiepazīst un ar viņu jāpavada zināms laiks, lai tu saprastu, kā viņš darbojās un kā tu vari ar viņu sadarboties. Tā kā mels arī ir ļoti kaprīsa. Un tie procesi viņi diezgan gari, jo sākumā ir veidošana, tad ir žūšana, kas ir arī ļoti svarīgs process, un tad apdedzinājums, kas izmaina pilnībā visu. Un tad ir tā, ka viņi ļoti stipri pārvēršās darbi. Un sākumā tajā plastiskajā stadijā, pēc tam ir jāpierod pie tā, kā viņš izskatās. Jā, es izjūtu prieku, vērojot tos procesus, un tas ir aizraujoši.